Labdien! Mēs pulcējamies šodien mūsu kārtējā, izrādās jau 4. diskusijā par atkarības tēmas. Mūsu kā Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes sociālo un politisko pētījumu institūtu pētnieku grupas, kas jau ilgāku laiku nodarbojas ar atkarības problēmu pētniecību. Mērķis ir atkal startēt uz Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu kārtējo konkursu. Jo mums ir divas brīnišķīgas doktorantes, kas diemžēl šodien nav klāt, dažādu apsvērumu dēļ, kas par šīm tēmām raksta savus promocijas darbus. Bet toties mums šodien ir ieradušies viesi no mūsu kaimiņvalsts, no Lietuvas. Tā ir profesore Sandra Sakalauskaite un pētnieks Ludas Vitautas Sinkevičus. Viņi pārstāv Lietuvas veselības universitāti un Ludas ir vēl arī strādā arī Nikolās Neres universitātē Lietuvā. Tā, vēl mums ir laikam piekritus piedalīties arī, laikam visas 4 reizes, Saniklās no veselības ministrijas, tālāk mūsu kolēģe Aiga Romāna Beļere, kas ir ne tikai faktiskā socioloģijas studiju programmas, es atvainojos, sociālā darba studiju programmas direktore, bet arī jauniešu centra Resilience valdes locekle. Un mēs veiksmīgi sagaidījām arī profesoru Māri Bukovski, kas ir Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pārstāvs. Un šodien mums ir sarunas tēma tāda diezgan sarežģīta. Tā kā tie ir dažādu nozaru speciālisti, mēs varēsim no dažādām perspektīvām mēģināt argumentēt to, kāpēc tās ļoti strikts politiskais regulējums visbiežāk nestrādā. Jo cilvēki ir racionāls būtnes, un mēs visi zinām, un arī smēķētāji, un tie, kas lieto alkoholu, un tie, kas lieto dažādas atkarības vielas, zina, to darīt ir slikti, ka tas atstāja kaitīgi iespēju uz veselību, bet tomēr lieto. Un tā vienkārši pateikt, kas ir slikti un kaitīgi un aizliedzami un ierobežojumi, diemžēl, nevienmēr strādā. Un tikko es ar kolēģi no veselības ministrijas pārunāju, teiksim, arī šīs jaunākās vēsmas arī Pasaules veselības organizācijas attieksmē pret dažādu jautājumu medicīnisku saistību gan ar vakcināciju, gan arī šī gadījumā ar atkarības problēmām. Tātad sociāli kulturālai aspekti, kas tomēr dod arī savu iespaidu un savu ietekmi uz tiem procesiem, kas notiek. Es varbūt palūkšu vispirms sākt Ludas ar savu vēstījumu, jo principā es jau gatavojoties šai diskusijai rakstīju, ka mēs lielākoties sabiedrībā skatāmies makro līmenī uz atkarības problēmām. Tātad regulējums, tirgus regulējums, nosacījumi, par ko drīkst un nedrīkst reklamēt, kas ir, kam nav pieejams un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, kas tad notiek sabiedrībā makro līmenī. Tātad, kāds ir tie faktori, un tie lielākoties ir šie sociāli-kulturālie faktori, kas tomēr ir tie, kas ietekmē to, kā veidojas cilvēku paradumi. Socioloģijā pēdējā laikā ir pietiekami daudz pētījumu par to, ka arī faktiski šī atkarības vielu lietošana un arī, teiksim, šīs jaunie dažādi alternatīvie produkti, kas parādās, viņi iegūst arī, var teikt, jaunu sociālu vērtību, jo var individualizēt, teiksim, šīs e-cigaretes, var izveidot kolekciju no izlietotajām vienreizējām cigaretēm, tad tur doma tā tālāk. Tātad faktiski mūsdienu cilvēks, ir ļoti sarežģīti izvēļu priekšā. No vienas puses ir šis racionāli argumenti, no otras puses ir status apliecinājums, kas ir īpaši svarīgs, piemēram, pusauģu vecumā, un tā tālāk. Varbūt sāksim ar jums. Psihologu skatījums, mēs visi saprotam angļu valodā, Yeah, hello. I will take off this. It's good to talk. So from
the first thing, why do people use? We are always thinking that because of some substances are on the market. Is that so? For centuries and thousands of years, there have been substances in the market and will be. We do want this or not. Mm-hmm. So, but the point is that many people are using some of them. And adults, adolescents, of course, they are trying to experiment or something like that. But not all of us have consequences because of use. And if we're going to take a look at the statistics from the National Institute on Drug Abuse, USA, they are telling that just like 90% of people going to use any kind of substances and won't have any consequences negative. So the point is that what's wrong with these 10%? Okay, and if we're gonna take a look at adolescents who are trying to experiment and etc., it's such an age. We know from the brain scanning that there are not enough connections neural in the brain system, and they're definitely gonna act in a delinquent behavior. They're going to show us that. Or it will be substances or other behavioral addictions or other, behavior that we don't want to see, etc. So, but the thing that there are some of them have, I'm doing a lot of researches on the their childhood experiences, which has a huge impact in all mental health problematic, including addictions. And we do see in 20 years a huge increase of mental issues in adolescents. A huge, like depression, anxiety, ADHD levels are increasing in high levels, So also what we have here, especially in our countries, post-Soviet countries, it's like transgenerational traumas, which we can measure through the reward deficiency syndrome, which means that there are a lot less D2 receptors, dopamine, in the brain system, which means that children are born with some kind of symptomatics from like a depression or anxiety, and they need to regulate somehow their moods. So we have a lot of risk factors here, and my point is to control. We have to control these risk factors instead of controlling some things that we cannot control. Like the biggest problem in Lithuania, I think here too, is we see alcohol and cigarettes, smoking, all these things, and adolescents too. But we had huge numbers of smoking in adolescent levels like 20 years ago. Now we have huge numbers. But what it gives us, we have strict regulations in Lithuania. We think that probably it should work, but we have a huge black market. And with alcohol, it's the same situation. There is prohibited to sell in some hours or something like that. But in the Telegram and even in Facebook, we can buy an alcohol. They're really going to bring us to home. And so I don't think that the focus shouldn't be here. But for the government, it's pretty easy to put the focus on the regulations instead of environment. Because environment is, of course, it's a huge problem, and how to solve it, I've been working by myself too in the State Child Rights Protection Service. I do know how it works, how it looks, these families, and how do we control or not controlling them. So I think that's the point, and even if we're gonna take a look, I have my own approach, like for the hard drugs, starting from marijuana and going up, it should be
prohibited and strictly regulated because it has huge social consequences. Of course, we have an alcohol and nicotine, all these products legal in the market, and it's regulated. It should be, of course, regulated for the adolescents. But in Lithuania, we have the biggest problem, as I told, with adolescents with the black market. So, but you know, what to do with these people who are using in huge amounts of alcohol and nicotine products. So there should be other approach because look, everybody is thinking that, you know, if the person is smoking, so what we're going to tell him? Just quit, you know. Just quit it tomorrow. Start and that's all. If you're going to see drug addict, heroin addict in the street, what you going to tell him? Just quit tomorrow, you know. It's so simple. So where is the difference? The difference is in our minds, because if we're going to take a look at the psychiatric diagnostic, there are no difference. It's the same diagnosis of addiction. If it's smoking or it's a heroin, it's the same addiction, and it needs to be treated, you know. So we cannot expect some, you know, heroin addict put into the long-term rehabilitation center and treat him and expect some results, and some smoker just, you know, I don't know, talk 10 minutes with him and he's gonna smoke, or just give some you know, medications and it will work. We can see from the researchers that that doesn't work all the time. And that addiction should be controlled somehow. The principle of addictions is that they cannot be cured. Any of addiction can be cured. It's just treated, you know. So we can change it to something or treat it, of course. That's the goal. And I don't know that I understood that the point is here is the biggest problem is with the nicotine here in Latvia. Yeah, Alcohol also. Alcohol also. Yeah. So with the alcohol in Lithuania, we have problems, and I don't know if they are successful. As I worked with the addicts from the ground perspective, I don't know if it's really successful, you know, but for alcohol we have harm reduction programs going in Lithuania mainly. So it's medications such as the sulfur. We prohibited coding, you know, it is the coding method. So I hope here you prohibited it too. Yeah, but we are giving the sulfur just as a medication for themselves to drink, and there are some approaches that we should regulate, like in the hospitals, the amount of drinking. But from the rehabilitation perspective, from my colleagues, psychologists and psychiatrists, we don't believe in this perspective to regulate the amount of drinking, because it's kind of in reality it's impossible. And so with the alcohol, it's quite difficult, you know. Alcohol causes social consequences. So from all the addictions, from all the substances, just the nicotine itself, it doesn't cause social consequences. It causes harm for the organs, but not the social consequences such as divorce, bankruptcy, etc. So, and with the nicotine, we have that coming, like it comes from US, the harm reduction, all these models, like other
devices and etc. that has a nicotine to maintain the addiction itself, but it causes less harm for the organs. So that's the point that Sandra can tell a lot more, about the nicotine itself. She is scientific in that field, so. Mm-hmm. Jā, paldies, Lūdzu. Mazliet pieredze vairāk, protams, tā sociologa, fokusgrupas vadot, un sabiedrībā kaut kāds pārmaiņas pozitīvā virzienā, protams, ka notiek. Jo es atceros, ka pirms kaut kādiem gadiem, 5-6, man bija fokusgrupas diskusija, kur dalībnieki bija vīrieši tā gadumā, ap 40, ja, un viens no viņiem stāstīja savu bērnības pieredzi, ka tad, kad vecāki ir pieķēruši puikas meitējot, tad viņi ir izlēmuši, ka tagad viņi viņam ar brāli uz nedēļu iedos pacīnu, cigaru. Jo, acīm redzot, tas stereotips, ka vīriešiem ir, tā dabīgi iet, agrāk vēl vēlāk sāks smēķēt. Tādā tīklajā laikā, vedot šīs fokus grupas, gandrīz katrs izteiksies, par to, ka principā smēķēt ir kaitīgi, kā tabaks smēķēšana nav laba un tā tālāk. Jā, mēs to dāram, mēs tur bērnībā sākam, kad man ir atkarība, tad principā sabiedrības attieksme nedaudz mainās, bet vai uzmanīgi mainās. Jā, jo acīm redzot, tomēr tas, ko jūs teicāt, ka tie psiholoģiskie mehānismi ir tomēr pietiekami spēcīgi, kas racionāliem argumentiem pārstāvēt. Es nezinu, kam tagad dot vārdu Sanitē vai Sandrai. Droši vien Sandru un ārsti varētu saprast vārdus uzrunājiem. Jā, thank you. I want to say that people do not know a lot about nicotine's effect on human health. Mm-hmm. Everybody knows that nicotine is addictive, but it also has another effects on our health, and it is due to the fact that nicotine binds to the receptors which are in our brain. That's why it affects our mood, cognition, function, and also cause addiction, yes. And also, nicotine's receptors are in the whole body. That's why nicotine affects such effects like inflammation and how our body reacts to the diseases. And sometimes inhibition of inflammation is beneficial. For example, in autoimmune diseases like arthritis. Also neurodegenerative diseases in Parkinson's or Alzheimer's disease. Of course, it's not good when we have the infection or they interact with the pathogens, because inhibited inflammation means that our body do not act on these pathogens. And very important thing is to understand that nicotine itself does not cause cancer. Because there are some wrong messages. Yes, we hear about this. Because nicotine inhibits the inflammation, and in that way it creates a suppressive environment, which is more friendly to tumor cells. So, which means that in the presence of cancer, nicotine might to increase the cancer cells to grow. Yes. But itself, it doesn't cause cancer. So I think we should understand this. So also, nicotine affects our brain and cause addiction, and it acts like depressant or stimulant at the same time. And it depends on human needs, yes. Mm-hmm. And we don't know exactly the whole picture of nicotine's effect on human health, because there are no studies which are done with human, because as you know, nicotine is always associated with smoking, and it is very hard to separate which effect comes on human health from nicotine, and which from smoking and these toxicants which are in smoking, in aerosols or in smoke. So we do not know exactly, but we need more studies, and we should think about this
because sometimes it's hard to make new studies, new researches. Paldies, tā bija Sandra Sakalovskaite, Lietuvas Veselības universitātes profesors. Ko saka mūsu profesors Lelietovs Mārs Bukovskis? Jā, patiesībā tas stāsts ir tāds interesants tajā ziņā, ka tiešām līdz šim nikotīns tiek uztvērts kā substance kopā ar cigarešu smēķēšanu, kur nāk klāt šie degšanas produkti, darba, kancerogēni. Katru gadu, paskatoties literatūrā, to molekulu kaitīgo dažādu molekulu skaits, geometriskā vai aritmētiskā progresīvā pēdējumās. Līdz ar to tā patiesā aina par nikotīnu patiesībā ir zināmā mērā maz izpētīta. Un, ja mēs skatāmies uz tiešām tos pētījumus, tad lielākā daļa ir saistīta ar dzīvniekiem, kā tā ietekme, piemēram, uz žurkām un pelēm. Un, ja mēs tādu īsu kopsavilkumu varētu iztaisīt par šo tām zināšanām, kas ir iegūtas, tad dažādās orgānu sistēmās, dažādos procesos, tajā pašā iekaisumā mēs varētu likt negatīvu zīmi uz nikotīnu. Lai gan atsevišķas nozares, piemēram, šī psihiatrija vai dažas šīs neiroloģiskās slimības, kur tādu zināmu plusu mēs iegūstam no šī nikotīna. Bet, ja vajag salīdzinot ar cigaretēm, tad, ja mēs tikai uzņemam nikotīnu, tad šī kaitīgā iedarbība ir tomēr būtiski mazāka. Tas varētu būt tas galvenais secinājums, un šeit mēs nonākam pie jautājuma, cik bieži mēs tiekam vaļā no šīs cigarešu atkarības. Ja tie 5% spontāna izvasiļošanās, ja būtībā mēs to varam klasificēt kā hronisku recidivējošu slimību, kur mums ir pastāvīgi jārastē, bet tā reālās dzīves pieeja no pacienta puses, no mūsu puses, un tāda zināmā mērā nihilistiska bijis. Tātad, ja mums ir pacients ar astmu, ja viņam ir uzliesmojums, mēs ārstējam, tad viņam ir labi, viņam uzliesmojums, mēs ārstējam, šeit mēs šo uzliesmojumu neārstējam. Tātad viena no galvenajām nostādnēm, es varbūt mazliet no tēmas, ka mēs visu laiku atgriežamies pie šī recidīva uzliesmojuma ārstēšanas. Jā, paldies. Jā, visām tas ir ļoti interesanti, tā medicīniskā puse, un tur, protams, ir arī sociālā puse, jo galā nikotīnu jau diezgan sen smēķēšanas atkarības ārstēšanā lieto, piemēram, nikotīnu plāksters. Jā, tas ir izpētīts, bet nikotīns plāksters uzlīmē neredzamā vietā, un neviens to neredz. Un šeit tie sociālai aspekti pilnībā atkrīt. Bet savukārt smēķēšana, tabaks lietošana kā tāda ir apaugusi ar tik daudz dažādiem sociāli-kulturāliem rituāliem. Te ir tā diezgan sarežģītā lieta. Ķīmiski, protams, ne viss ir izpētīts, droši vien, ka var vēl pētīt, tagad, profesori par to ir vienojušies, bet, teiksim, šie sociālie apstākļi, sociālie faktori, kas nosaka, psiholoģiskie faktori, Aiga varbūt no sociālā darba puses. Jā, noteikti var pāriet uz tādu mikro līmeni, uz tādu jauniešu pusauģu lietošanas pieredzi. Bet man uzreiz prasās tomēr iezīmēt to, ka nevar runāt par pusauģiem kā par vienu lielu grupu. Tur būs apakšgrupas, subgrupas un pārstāvot reselences centri. Skaidrs, ka mums ir Rīgas pusauģi. Rīga nav tas pats, kas nezinu, Kabilē, Ipiķi un tā tālāk. Tie pusauģi uzvedības grūtībām, un lai arī tā mūsu programma, kuru es vadu, nav dizainēta jauniešiem ar atkarībām. Principā visi viņi ir dažādi vielu lietotāji. Un arī tīri priekš sevis prātā es daudz, arī pirms šīs diskusijas domāju, kāds varētu būt regulējums, kādi ierobežojumi, kuriem būtu ietekme uz lietošanu. Diemžēl tāda optimistiskas idejas man nav. Faktiski vairs nekas, jo mūsu jaunieši tomēr ir tie, kas jau ir atraduši veidus, kā iegādāties vielas. Tas, ko kolēģi minēja, tur telegrams draudi, principā Latvijā pat skolās var iegādāties vielas. Skolēni ļoti labi zina, pie kura tad vērsties. Ja par savu to, burbulis runāju un otrs.
Mūsu jauniešiem arī šo dažādo vielu lietošana jau ir bezmaz tāda daļa no viņu funkcionēšanas. Ne tikai paradums, kas ir nostiprinājies, bet lielā daļā no viņiem ir diezgan tādas gruntīgas sociālās problēmas. Tur ir vardarbība piedzīvota, nabadzība, pamešana novārtā un tā tālāk. Un viņi ir labi atraduši veidu, kā ar vielām drusku aizmukt no tās sarežģītās pieredzes, no grūtām emocijām, un tad ar reklāmām vai tirzniecības ierobežojumiem, tas vairs nestrādās. Tur tā profilakse, preventīvais darbs jau ir nokavēts, tur ir cita veida intervence vajadzīga. Bet ar to es noteikti negribu teikt, ka ierobežojumi nav vajadzīgi, jo sociālais darbs jau arī uz pusauģiem tā klasiski skatās. Skaidrs, ka pusauģu vecuma posmā vajag eksperimentēt, kaut ko vajag eksperimentēt. Noteikums pārkāpt arī cenu vajag, būt piederīgam grupai arī vajag. Un tad šīs te vielas un viss labi uz tiem visiem 3 virzieniem var darboties. Un ja tas ir tikai sākuma punkts, eksperimentēt, pamēģināt, tas, ka es nevaru nopirkt pirmoreiz kādam jājautā, tomēr būs šķērslis. Varbūt to manu izvēli pavirzīs tajā virzienā, labi. Es šoreiz varbūt nākamo reizi, un tad to brīdi, kad pirmoreiz mēģina atliek, un ir jau arī izauguši cilvēki, nedaudz starp citu, kur neko nav pamēģinājuši. Tā kā es neparu to, ka nav nepieciešams, bet tur būtu jāskata dažādi virzieni, kuru mērķi grupu mēs kaut tēmējam. Tā, tas tāds ir. Jā, bet varbūt vēl mazliet paturpinot, likuma sakarīgi mēs esam pamanījuši gan, kad no pirmā tāda eksperimentāla lietošana līdz pastiprinātai lietošanai un atkarībām ātri nonāk tie jaunieši, kuriem ir tas jau uzkrājies, tas negatīvās pieredzes stāsts. Jā, tur ir strauji. Tā kā, man liekas, pētniecības virzienā skatoties, ir vērtīgi tās trajektorijas paskatīt uz ietekmes faktorus, kur pastiprina un kur tomēr ir, kas ir atkal kā tādi aizsardzības faktori strādājoši. Jo arī mūsu jauniešiem lielākoties nebūs atbalsta personas ģimenē, draugi, skolas vidē, viņi varbūt tiek bulingoti, tur tas salikums diezgan sarežģīts ir. Bet ja laicīgi pamanīt tos riskus un būtu jau viss manis iepriekš minētais stiprināts, iespējams, tur nebūtu jau atkarības pazīmes. Sanita, kā jūs skatāties, kā? Noteikti pievienošos, ko teica kolēģi no Zilienas centra, ņemot vērā to, ka tas, ko Veselības ministrija dara, mēs nestrādājam tikai uz ierobežojumiem. Tā arī nevajag teikt, un mēs visu neaizliedzam. Bet liela daļa to, ko mēs darām, mēs skatāmies uz lietām kompleksi, un tāpēc tā politika, ko mēs veidojam pēc būtības, viņa tiek balstīta ieteikumos, ko mums iesaka gan Pasaules veselības organizācija, gan OECD, un principā ļoti lielai daļai no šiem ierobežojumiem, par kuriem mēs arī spriežam, viņiem ir izpētīta tas laika periods, kādā viņi sāk strādāt. Tikko pat ir jauna publikācijas, arī tieši paskatījos Lancetā, kas ir tie best buy, tā saucamie, lai mēs varētu samazināt mirstību no neinfekciju slimībām, un tur viņi ir sadalīti pa grupām, attiecībā uz smēķēšanu, attiecībā uz alkoholu un attiecībā uz neveselīgu uzturu, tie ir galvenie faktori. Un ļoti skaidri un gaiši parādās, ka pēc būtības, ja mēs skatāmies uz smēķēšanu, viens no efektīvākajiem veidiem, kā mums samazināt smēķētāju skaitu, ir tieši akcijas nodokļu celšana. Un pēc tiem pētījumiem, kas šeit ir apstiprināti un apskatīti, principā ietekme jau šo paradumu ir pēc 4 mēnešiem no šīs politikas. Ja mēs runājam par tādiem ierobežojumiem, kā piemēram reklāmas ierobežojumi ietekme būs tikai pēc 2 gadiem, tāpēc, ka paradumu maiņa, tas nenotiek ātri. Un tas, ko es gribu pateikt, ka, protams, no vienas puses, šobrīd Latvijā tikai no šī gada ir stājušies spēkā ierobežojumi attiecībā uz vecuma cenzi, tātad šo palielināšanu, ka visus šos izstrādājumus var iegādāties tikai no 20 gadiem, ir arī ierobežojumi attiecībā uz aromātiem, līdzīgi kā citās valstīs. Mēs neesam vienīgie. Un, protams, šī ietekme par to, kādi būs rezultāti, mēs redzēsim tikai pēc
pēc kaut kādiem 2 gadiem, jo tie bērni, kas ir sākuši lietot, viņi jau ir, viņi ir aizgājuši, viņi jau ir lietotāji. Un tad tur mēs uzreiz redzam šo otru lietu, ko jūs arī minējāt, kad ir jānodrošina nepieciešamais atbalsts jau tiem, kuriem ir šī atkarība izveidojušies. Un tas, uz ko mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam, ir tieši specifiskās programmas, kas būtu mērķētas tieši, lai šos te jauniešus, varbūt izglītotu apturēt no tā, ka viņi lieto, un otrs ir ļoti liels darbs ir ar šo vecāku auditoriju. Un tas stāsts, ko arī mina un arī iesaka starptautiskas organizācijas, ka šai politikai, lai viņa būtu efektīva, viņai ir jābūt kompleksai. Tad mums ir jāstrādā ne tikai un vienīgi uz to, ka mēs ierobežojam reklāmu vai mēs, teiksim, ierobežojam šo smēķēšanu kā tādu, bet tajā pašā laikā ir jānodrošina arī atbalsts un ir jānodrošina šī izglītošana. Un šogad Veselības ministrijai principā ir paredzēts jau 2. pusgadā vairākas programmas. Viena no tām ir programma Unplugged, kas ir ļoti specifiski tieši pierādījumos balstīta atkarību profilakses programma skolās, un tā ļoti speciāli veidot tādā veidā, lai atturētu un lai arī mācītu šo kritisko izvērtēšanu, kāpēc tev to vajag pateikt, kā nepakļauties šim jauniešu spiedienam. Un ir specifiski, ko mēs šobrīd arī strādājam, ir uz tiem jauniešiem, kuriem jau ir nepieciešama palīdzība. Tātad tiem, kuri jau lieto narkotiskās vielas un nonāk atkārtoti, jo varbūt es arī dzirdējuši, ka tad bija pagājuši, kad vasarā bija izdots tiesības ziņojums par to, kāda ir šī situācija ar nepilngadīgu ārstēšanu, un Veselības ministrija principā no pagājušā gada ir uzsākusi šo sistēmas sakārtošanu, lai nodrošinātu, ka tie bērni, kuri pārmērīgi kaitējuši lieto šīs atkarību vielas, un šeit mēs tiešām runājam par ļoti smagiem gadījumiem, lai viņi tātad nevis, teiksim, tiek apārstēti pazudināšanas sloku, bet patiešām saņem šo palīdzību, un tāpēc mēs strādājam pie gan šīs programmas ģimenes uzlabošanas, gan arī pie tā, lai attīstītu vēl pakalpojumus kaut kur reģionos, vēl vienā ārstniecības iestādē. Un šeit tad ir šis darbs, ko mēs veicām, viņš ir komplekss. Gribējās atbildēt par Lietuvu, ko teica kolēģis, ka tas nav efektīvs bijis, un principā Lietuva iepriekš bija tā valsts, kura bija pirmā vietā pēc alkohola patēriņa. Pateicoties ierobežojumiem, jūs vairs neesat pirmajā. Mēs esam šajā pirmajā vietā. Tāda nav. Jā, bet un Lietuvai bija tā, ka viņiem tiešām arī izvērtēja kolēģi no Pasaules veselības organizācijas šo politikas ietekmi, bet te ir jāskatās, ka viņi bez tā, kad ievies šo samazināto tirzniecības laiku, kas Latvijā stāsies spēkā tikai šī gada 1. augustā, viņi ievies arī reklāmas pilnīgu aizliegumu, viņi arī paaugstināja vecumu, kur var tātad lietot šo alkoholiskos dzērienus, un tā ietekme arī parādījās tikai pēc 2 gadiem. Tas nav ātrs process, bet būtiskākais, ka tā ietekme parādījās tieši uz veselības aprūpes sistēmu, samazinājās tātad to vīriešu skaits, kas principā tika nogādāti pirmdienās neatliekamā palīdzībā, tātad intoksikācijas stāvoklī, un ilgtermiņā tas samazināja šo vīriešu mirstību, kas ir saistīta šo intoksikāciju. Tā kā šeit politikai, es teiktu tā, ka šeit ierobežošai politikai tomēr ir kaut kāda ietekme, bet ir jābūt, protams, arī citiem mehānismiem, nevar būt tikai ierobežojumi. Un nelegālā tirgus apkarošana, tā, protams, ir ļoti liela problēma ne tikai Latvijai, bet arī Lietuvai, bet tā ir arī Eiropas Savienības problēma. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ir valstis kā Latvija, Lietuva, kas ierobežo, teiksim, kaut kādu produktu apriti, bet tajā pašā laikā mums ir Polija, Zviedrija, kas kaut kāds produkts atļauj, un pie šāds brīvs preču aprits ir ļoti grūti izkontrolēt. Bet mēs no mūsu puses, mūsu veselības ministrs ir ļoti aktīvi iesaistījies, vairāk kārtīgi ir rosinājis kopā ar 13 Eiropas valstīm pārskatīt Eiropas regulējumu, un tieši noteikti, ka šī uzraudzība, lai šī aprite, kas notiek nelegāli, tik stingrāk uzraudzība tiešām, jo nav normāls šī situācija, kad tiek sūtīts no Eiropas Savienības valstīm šīs ierīces produktu uz tām valstīm, kurām ir ierobežojumi. Tā kā ir jābūt šeit vienotai politikai. Tā kā es varētu daudz ko vēl pateikt, bet cerēšu vēl kādam izstāstīt, tā teikt, tas tā iesākumā. Paldies, interesanti, jo, protams, ir skaidrs, ka viens brīdi nulles nav, un ir no dažādām perspektīvām jāskatās, Jā, lūdzu. Yeah, I want to react. Yeah. So,
Okay, statistics looks really good from the head, always, health ministries. But if you're gonna take a look at the Lithuanian situation, we have a statistic that yes, alcohol goes somewhere. But if you're gonna take a look at the benzodiazepines addictions in all the provinces, we have a huge situation that a lot of doctors are prescribing benzodiazepines, and those who were alcoholics, they went to other addiction, benzodiazepines. And I don't think that it's really good. Of course, I do agree that these restrictions are working in some places, as you told, that there are differences between cities and villages and etc. Yeah. But still, another thing is what Reata wants about the increasing in the taxes. From my own perspective, I don't see any changes like decades. All the countries are increasing, but we have a lot of addictions, and if we're gonna take a look at as you told, the best methods that is written by the World Health Organization, very interesting point that in scientific field, we are not looking at the World Health Organization, guides. We have National Institute on Drug Abuse in USA, American Society of Addiction Medicine guides. That's where we are looking because they are giving a huge amount of researches and the best guides for the treatment. And like for the nicotine treatment, we do know what's the best. It's a contingency management. This is method, it's the best. Just to give the money for the people every day to measure if they're smoking, and if not, in giving them money and they're free. That method works for 40 years already. And but why the government don't want to use this method, I don't know. It's pretty simple. We don't need any specialists. We don't need a huge amount of, psychiatric, psychologists, social workers, and etc. It's pretty simple. It's pretty easy. Es vienkārši attiecībā par to, kas ir tas, ko es nosaucu. Tas nav tikai PBO, tas ir principā Lancet publicēta publikācija, kuru principā ir izskatīts Cochrane un PubMed šī datu bāze ar pētījumiem. Un attiecībā par nodokļiem ir tā, ka taisnība ir, mēs ceļam, bet mēs ceļam nepietiekoši, jo ir izpētīts, cik daudz būtu jāceļ, lai būtu ietekmi uz paradumiem. Un Latvijas stāsts par to, kā mēs ceļam nodokļus, mēs paceļam 10% uz 3 gadiem, ietekme uz paciņas cenu 2 centi. Protams, ka ietekme nebūs, saprotiet. Un tad mēs paskatāmies ja mēs paskatītos uz tām valstīm, kurām ir ļoti dārgas cigaretes, tur nav šāda veida problēmas. Un tas ir tas stāsts par to, cik mēs ceļam. Jo tas gan ir izpētīts, un to ir izpētījis OECD par to, cik daudz būtu jāceļ, un tie vismaz 15% katru gadu, nevis 15% 3 gados. Un tas ir tas stāsts, jo ar šo cenu un šo politiku mēs patiešām varam ietekmēt paradumu, tāpēc, ka cilvēks tomēr izvēlās. Protams, stāsts ir par šo nelegālo tirgu, tas ir cits jautājums, bet šī ietekme ir izpētīta. Attiecībā par to, kas ir nikotīna aizvietotāji šo terapiju, Pasaules veselības organizācija, cik man zināms, tikko nopublicēja jaunākās smēķēšanas atmešanas vadlīnijas ieteikumus, un šajos ieteikumos kā vienīgā pierādījumos balstītā metode tiek ieteikta nikotīna aizvietotāja terapija kopā ar šo psiholoģisko atbalstu. Es šajā ziņā, mēs no Latvijas puses patiešām skatāmies to, ko mums iesaka šāda veida organizācija, kurā ir pētnieki, kas ir pārbaudījuši, un šī metode patiešām ir izpētīta klīniski. Mēs zinām, kāda ir ietekme notiecīgi. Mums arī nav pamata izmantot cita veida metodas, bet es noteikti piekrītu tam stāstam, ko jūs teicāt, ka pateikt vienu atmet. Tas nav ok, bet tajā pašā laikā tev ir jāpiedāvā arī šis psiholoģiskais atbalsts, un tā nav viena reize, tas ir visdrīzāk ilgtermiņā. Un tas, ko mēs esam plānojuši, es zinu, ka es pagājušajā arī teicu, ka mēs jau plānojam to smēķēšanas atmešanas programmu, bet tur mums nav finansējumi.
Bet mums ir plānots tiešām pilotu veidā, cerams, izdosies piesaistīt ESF finansējumu, uztaisīt atkārtotu pilotu projektu, kur būtu atmešanas grupas, kas nodrošinātu šo atbalstu vismaz 6 mēnešu ietvarā, jo tam cilvēkam tad viņam ir tas lūzuma punkts. Jo no iepriekšējā pilotu pētījuma arī pierādījās, ka liela daļa atmeta pēc 3, un tikai daži varēja izturēt gadu. Saprotiet, un pēc kaut kāda gada atsākās. Tad tur gan ir ļoti svarīgi nodrošināt regulāru atbalstu tam cilvēkam, kaut vai grupu veidā, teiksim, ja viņam ir svarīgi kādu parunāt. Tā kā tas varbūt ir tas, ko es noteikti gribētu vēl pieminēt. Paldies! Varbūt drusciņ citu lapas pusi, bet to pašu turpināt, atvērt tomēr. Atkarības un pastiprināt regulāru vielu lietošanu būs sekas. Tam ir cēlonis. Un tās atkarības tomēr ir staigājošas. Un noteikti var skatīt, kuras ir vairāk vai mazāk kaitīgas. Un tad man mazliet pat tā provokatīvi nāk tēma prātā par to jauniešu grupu, kuriem ir viedierīču atkarībā. Jo tur vecāku komentāri gan jau parādās tādu, varbūt labāk būtu tomēr cigaretes un kaut kas tāds. Vismaz socializētos un paveicīgi, jo šobrīd ir izmisums, kā patiesībā dabūt viņu ārā reālajā pasaulē. Un tas tur arī vēl var diskutēt, vai virtuālā pasaule tiešām tikai virtuāla, tā viņiem ir gan arī vienīgā, kurā viņi šobrīd funkcionē. Bet tie atkal cita jauniešu grupa. Tā kā, man liekas, tā arī var būt viena no stratēģijām skatīt, uz kuriem jaunies netiekam klāt cēloņiem. Tā kā tam likās tad pievienot, kas jāņem. Es noteikti pievienojos, jo viedierīču atkarība principā ir tā tēma, kur šobrīd ir Eiropas Savienība ļoti aktuāla, jo tāpēc, ka tās viedierīces ir tā vieta, kur viņi šīs vielas iegādājās. Un tur spēlē arī spēles par naudu. Un tur jau mēs sākam arī to, ka veidojās šīs azartspēļu kaut kādas šīs tā kā šis ir tēma, par ko arī noteikti vajadzētu vēl jau vairāk. Un, manuprāt, Latvijā ir viena programma, ko Pusauģu resursu centrs piedāvā, ja es nemaldos, tiem bērniem, kuriem ir viedierīču atkarība un arī vecākiem. Bet mums pietrūks tiešām šās informācijas. Es nezinu, kā mēs to varētu apvienot varbūt, jo pēc būtības mehānismi ir līdzīgi. Atkarībai mehānismi ir līdzīgi, bet šajā laikā tomēr bišķi savādāk. It kā varētu būt mazāk kaitīgi, bet nē. Jo tomēr tā ietekme, mentālā veselība, negulētas naktas mācības, tur jau viss kaut kas var būt. Tas sakas vēl Viņi piedalās, viņi šodien piedalīties. Tas ir Vidzemes augstskolā, kas ir komunikācijas speciālisti, kas arī droši vien varētu. Jā, lūdzu, ir kaut kā, If the translation was right, you told that it's better smoking than... no vecāku perspektīvas. Yeah, as I told you, just one addiction from all of them, nicotine, doesn't have social consequences. So, of course, definitely, these children gonna have huge social consequences, and they will bring these consequences to us because they're not gonna function normally in this life. They are not social. That's just one point. But about the addiction, I've been working with the children a lot and with these gamblers and etc. So they, most of them have a depression too as a comorbid. Is always with the addiction there's a comorbid disorders. But the point is that they are not functioning in this world. They are just out. So it's like even cocaine addict is better. Because he's doing something in his day life, and these children are doing nothing. Just sitting in that room and eating is like a kind of, terrible situation. So the point is that my view from the psychology perspective that if we won't be regulating the environment, nothing's going to happen. What we are talking, and you are talking about some programs that you are already doing, so it's good, but we have to understand this is already treatment. We have already kind of people that are involved in some interventions. So the point is that we are not focusing on prevention at all. And if we are going to look at these countries that told that, they have a strict regulation, high prices of all the products, for sure, like Australia. And their salary is like 20,000 a month. They are doing sports, they are going to the Bali for summertime
and etc. So they are living in a different life, like Finland and all these countries. They are very wealthy. They have a wealthy life, a different situation. We have a different countries measuring. We cannot look at them and say that these regulations are working. It's not about the regulations. People are living a lot better in these countries, and these children are growing a lot better. Like in Iceland, how they solved it. They haven't put any strict regulations or something like that. They've been first what they've done, social, commercial, then going on the TV and etc. Then straight they've been changing all the environment, all the football teams came and all these things, But we are not looking at this. I don't know why, And it's the similar thing. We are not building all the football stadiums. Mm-hmm. You've heard that in Vilnius we don't even have a stadium for 20 years. We are building it. So shame on us. But So I think this should be the focus. Mm-hmm. That's. Man daļai arī gribētu piekrist, jo regulējums ir tas, ko var izdarīt, valsts var izdarīt, bet tā problēma ir daudz dziļāka, daudz pamatīgāka. Un nesen presē bija un parādījās tā ziņa, kā Beļģijā ir strikti ierobežojumi cigarešu, tabaks izstrādājumu tirdzniecībai lielveikalos, bet toties ir liberālāka attieksme pret mazajiem veikaliņiem. Es tā iedomājos, un Latvijas kontekstā kaut ko tādu ieviest, Vai tas palīdzēs, tur bišķi sarāviešiem, tas bija tas liekts. Vismaz cik kolēģi man stāstīja par to, kas ir Beļģijā, man tā kā sanāk arī diezgan daudz komunicēt ar kolēģiem no citām valstīm. Tad Beļģijas doma bija tāda izņemt no lielveikaliem šos te mazos veikaliņus, kas mums, diemžēl, ir pilns. Šie e-cigarešu mazie veikaliņi ir pilns. Un noteikti tā ir laba ziņa. Jo specializētais veikals ir specializētais veikals. Es saprotu, ja tur nebūs mazais spotiņš saliņa, kurā kāds tur kaut ko pārdot. Saprotiet, tas tomēr, es uzskatu, ka tā ir diezgan labs veids. Un ierobežojums attiecībā uz to, viņi ievies to pašu saucamo displeju bērnu, ko ievies arī Latvija 19. gadā. Bet viņi to ievies vēlāk, bet Beļģija arī ievies vienreiz lietojumu cigarešu aizliegumu. Un to ir citi aspekti, ko viņi ņēma vērā, un kas ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka tā ir vide. Tas ir ļoti vēl skaitājums, jo viņu tas galvenais arguments, labi, viens ir tās, ka jauniešiem viens no biežāk lietotajiem veidiem, ja mēs skatāmies tad pēc cigaretēm, ka tieši vienreiz lietojamās elektroniskās cigaretes, tāpēc, ka tas ir viegli lietojums, tagad izsmēt, ja izmet. Bet šajā gadījumā tas vidas aspekts bija arī viņu viens no galvenajiem argumentiem, un ja es nemaldos arī Eiropas komisijas līmenī, tie, kas strādā par vidi par šo jau vairāk kārtīgi runāju šo tas kaitējums, kas tiek izdīts, ja viņš tiek izmests vienkārši aptos, ir ļoti, ļoti liels, un šajā gadījumā tas arī bija viens no tiem argumentiem. Bet par programmām runājot, es noteikti piekrītu tam, kad ir jāstrādā ar vidi, bet tad šeit nevajag sādot noteikti veselības ministrijai, bet pašvaldībām, jo, piedodiet, man tā ir principā pašvaldību līmeņa jautājums, kāda veida aktivitātes viņi piedāvā saviem iedzīvotājiem, vai mums ir stadions, vai bērniem ir interešu izglītība, kāda veida atbalsta programmas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs arī tas, kādā veidā pašvaldība strādā. Un mūsu programmas tas nav tiesa. Mēs tiešām strādājam šobrīd uz programmām, kuras ir ļoti specializētas uz to, lai būtu šī profilakse. Un Unplugged ir viena no programmām, ko mums iesaka arī Starptautiskā narkotiku aģentūra, tā saucamā EUDA, kas tiešām ir pierādījusi savu efektivitāti vairākās valstīs. Un Latvijai vēl papildus tam, es iespējams Lietuvai nav, jo es tik smalki nezinu, bet Latvijai, piemēram, alkohola atkarīgiem pieaugušiem, mēs piedāvājam Minnesotu. Un Minnesota tomēr ir programma, kas ir ieviesta, un no šī gada Latvijā Minnesota un visa narkotiku ārstēšana pieaugušiem ir bez maksas. Mēs esam atcēluši līdzmaksājumus. Tā kā šajā gadījumā mēs esam veicinājuši, lai cilvēkiem ir šī pieejamība. Protams, ļoti liels jautājums ir par motivāciju, jo motivācija ir viens no svarīgākiem, kā vispār veicināt, lai šīs personas atmet, bet bērniem un jauniešiem jābūt īpašai pieejai. Tāpēc arī šeit es teiktu, ka, manuprāt, vislielākais uzsvars jāliek uz vecākiem un uz vecāku prasmi pilnveidošanu, kā runāt ar saviem bērniem par šīm tēmām,
Jo skaidrs ir viens, ka mēs visi kādreiz, noteikti būs kāds bērns, kas izmēģinās e-cigareti alkoholu, bet tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi, kā tu ar to bērnu stāst un kāds tu pats esi piemērs. Ja tu pats katru nedēļas nogalu lieto alkoholu, smēķē e-cigaretes, un vēl savam bērnam nopēc to e-cigareti, tad ko jūs varat gaidīt, kāda būs tā vide, jo tā vide jau tomēr ir, protams, ka viņu skolas vide arī viņu ietekmēs, bet tētis stāsts, kad ir jādod šī iespēja, ka tas bērns spēj pateikt nē visādām šāda veida ietekmēm, ka viņš pats par sevi jūtas pārliecināts. Tas ir vismaz tas, ko stāsta arī, un arī iesaka, kā labo praksi, un uz vecāku izglītošanu mēs arī esam plānojuši specifiskas programmas tieši par to, kā ar saviem bērniem vairāk vecākiem runāt par šo atkarību jautājumiem, nevis uzreiz nosūtīt, tiešām izrunāt, kas ir tie cēloņi, kāpēc tas bērns tiešām varbūt lieto. Varbūt ir kaut kāds problēmas, viņš varbūt ne, tiešām jau tur te ir jāsaprot tie cēloņi. Tas ir tas, ko es noteikti teiktu, ka tie vecāki ir, manuprāt, būtiski. Jā, es domāju, ka izdarīt, ka vecāki ir būtiski, bet tikai būtiski arī skola un vispārējā vide. Un to ļoti labi parādīja tā, jau tagad par hitu laikam kļūsītā Netflix filmu, ja. Tā, bet to, ka skolā skolotāji kliedz, ja, jo viņi netiek ar izskatījums problēmām, kā skola brīnišķīgi aprīkot. Tur bērniem rāda video un visu kaut ko, ja. Tur ir policija, kurā pret mazo puiku izturās tieši tāpat kā ir cik noziedznieki. Ja. Viņš, protams, nesaprot, ja viņš apčurājies nonāktajā iecirknī, ja, un tā tālāk, ja. Bet viņam tur nolas tiesības, kā jau tur visu filmās ļoti precīzi rāda, ja. Jo psihologs, kas izdara savu darbību, neizviet, ja. Vecāki, kas ir gribējuši tikai labu, protams, ja, viņi mīl savus bērnus, rūpējās par tiem saviem bērniem, tad, protams, ka nav viņi jāpelna un droši vien arī saprašanas nav, un laikam tikai viens no tiem lauņiem, ja, viņš tomēr izdomāja, ka viņš iesi savu dēlu kartupeļus un tos čips uzēst, ja. Tātad vērtīgi reāli laiku, vērtīgo laiku bērni, ja, kā mainīt attieksmi sabiedrībā kopumā, ja, es ļoti atvainojos, ministrijas pasākumi brīnišķīgi. Mums tā līdz strādāt, ja, ir ārkārtīgi grūti, jo Aigas domāju var stāstīt ļoti daudz stāstus, ja, par... Jā, un tad nav tik vienkārši atrast no es joprojām naivi ticu tam, ka visi vecāki grib labu savam bērnam, tikai viņiem, kā viņiem saprotami, protams, bērni tam neticēs, tam, kad, nezinu, līdz 18 ir skaitīgi smēķēt, pēc 18 līdz tēvs man nedrīkst to darīt, tad vairs nebūs skaitīgi. Un es domāju, daļa vecāki, viņi zinātu, ka tas piemērs, tas, ko redz patiesībā, kā bilde nostiprinās, un bērns atkārtos bērnu dēļ, kāds pat varbūt mainīt savus paradumus, tie, kas vēl var. Bet tur ir ļoti jāatrod veids, kā runāt, lai tiešām tas būtu saprotami, tā, nevis tur tikai informācija tā, bet lai tas personiski uzrunā vecāku. Tā kā atkal tas vēl viens virziens, kuru tajā milzīgajā kompleksā var attīstīt noteikti. I think there are cultural differences, like as I said, I worked in Child Rights Protection Service, so we always wanted to be like Sweden, Norway, etc., all these countries, and we just took the Berneset model into the thing, just copied, and it was a disaster, because with what we saw, that we have to take almost all of the children from families. There are huge cultural differences, and we cannot just copy paste it. So we have to extremely change the laws, because we had such a situation, and we are changing. I've been working there every month. There will be changed in the law because we had some problems, from that system. So we want to be like them, but we are far away from them. We have to accept, I think, our situation, cultural differences, and these families and all these traumas. Even these parents are traumatized. They have their own experiences. That's why they are acting in such a way, drinking or something like that. And it's not so fast that things coming, And what I wanted to say just about the Belgian situation, I've been thinking about, because I had the students from Germany, and they asked me about the marijuana legalization, which years ago, they legalized marijuana. Yes. What's going to happen?
So I told them it's pretty simple. Let's take a look at the Google. How many beds in addiction treatment you have? In region like 8,000 beds. So, and statistically, probably 1 million gonna take marijuana, start to smoking. So from them, okay, let's say they're gonna be adults. 9% of them are gonna become addicts. So where are you gonna put them to the treatment? And the Belgium, like. It can be the similar situation like in USA. I've been just in USA last year in the conference, and they've been one of the presenters presented about the cigarettes, how they regulated to like all the situation in the US, and I told that's good, that's okay, but look, cigarettes, smoking is related with depression. Yeah, marijuana is related to depression. So what you've done, you took the cigarettes out of this space and put it in marijuana instead of legalized. So all of them went to marijuana, which causes social consequences. So you're going to have a very bad situation. So I believe in Belgium there is a dangerous situation because Germany with the marijuana is very Iebrīgi. Varbūt kā atkarīgi arī rodās, ja mēs jau te diskutējam un ir vairāk šitu viedokļi, tad viens ir tas vairāk par smēķēšanu tieši. Jā, protams, tad ir šī depresija kā viens no galvenajiem iemesliem, kas, protams, ir tātad ģenētiski noteikti ģimenēs, kur tas ir. Otrs, tas ir, protams, šis personīgais pirmais ģimenēs. Ja vecākiem smēķē, tad apmest arī tur, paši vecāki nevar jau otrs turpīt. Bet ir arī varbūt daži citi aspekti, un es domāju, tā, es varbūt ar iepriekšējā reizē minēju šo piemēru, bet viņš patiesībā ir ārkārtīgi spilgts un tāds ilustratīvs. Tad pētījums, kurš arī amerikāņu pētījums, kurā vienkārši senāts maina putekļus, un vienkārši izmēra nikotīna koncentrāciju šajos putekļos. Un tad bija dažādas grupas lentes, teiksim, tie, kas pilnīgi nesmēķē, tad bija tādi, kas smēķē, bet smēķē līdz balkonu, kā mums bieži saka. Un skatījās, kā viens smēķē līdz balkonu, kā pēc tādām rokšā. Tādi, kas lieto šo zaļā tabaku, un tad zaļās bija kaut kādi, kuri smēķē, un neskatās, kur, tad arī iekštāpā. Un patiesībā vienalga starp tiem nesmēķētājiem un tiem, kas smēķē uz balkonu, bija 100 reizes atšķirība nikotīna koncentrācijā. Zaļajām tabakām, cim redzot kaut kā ar tām siekalām, tas vēl vairāk izplatās, tad tā koncentrācija bija vēl augstāka, un, protams, visaugstākā bija tiem, kas smēķē telpās, bet par ko ir runāts. Tad zīdējums, tādā izstādā uz grības, kas daži zīdējums, viņš bāž visu mutē, tad viņš nikotīnu iespējams uzņem no pirmajām 2 nedēļām, kas rada šo te atkarību. Tad arī dažādi citi varianti varētu būt, kā šī atkarība rodās vēl papildus tam, ko mēs ir kā saprotam un zinām. Jā, tas ir diezgan jāsaka tā šausminoši, bet, teiksim, tie jaunie alternatīvi ir kaut kādi pētījumi par to, kā cik tie projekti rada un Es varu, cik es zinu, bet varbūt vēl kāds papildus, vismaz par atsevišķiem, cik es zinu par karsējumu tabaku, vismaz tas, ko pēdējo reizi arī pēdējos ziņojumus, ko Pasaules veselības organizācija publicē tieši, viņiem tur ir vairākas tādas ekspertu grupas, kur tiek izvērtēti šie pētījumi, ko veic vairākās valstīs, un tika norādīts, ka piemēram karsējumai tabakai nav šie tvaiki mazāk kaitīgi. Tādā ziņā, ka, teiksim, bet, protams, ka teicis tāds, ka šie produkti ir jauni un ilgtermiņa ietekmi jau vispār mēs nezinām, kāda viņiem šobrīd būs, un tāpēc mums ir pārāk tā kā spriest, bet es atkal gribēju minēt par to, ka mums Latvijā joprojām ir ļoti raksturīgs tas, ka smēķēšanu mēs atpazīstam kā kaitīgu paradumu, bet veidošanu mēs neatpazīstam. Un tas ir arī stāsts, kā industrija mums māca un ļoti skaisti parāda, ka tas jau ir kaut kas cits. Es jau nesmēķēju, bet atkal tas ir tas paradums, kad kaut kas ir jāliek mutē un kaut kas ir jāgazelē vai kaut kas, tad ir tas stāsts, kad manuprāt, ir svarīgi tomēr šos te visus produktus un visa veidi šos produktus likt vienādi, jo tāpēc, ka pēc būtības tie,
labi, mēs varam tur šķieties, ir degšana, karsēšana vai kas, bet tajā pašā laikā tas tomēr ir šis paradums, ko mēs mācam tam cilvēkam, ko mēs redzam. Un man tas nešķiet ir ļoti daudz Veselības ministrijas sūdzības par to, kad publisku pasākumu laikā ir bailes smēķēt cigareti, ka tu esi, nezinu, koncertā savukārt vēl zelēt un pūst, tik pie visu nav tā kā tāds, un tā izpratne vēl par to, ka tas nav forši smēķēt arī šo veipu vai šo, nezinu, hītu kādam blakus, tas vēl nav Latvijā, un te mums noteikti vajadzētu vairāk stāstīt to, ka tomēr, ir jāciena arī citi cilvēki, ka tas varbūt nesniegt, bet tā ir tomēr arī sava veida paradums, un tas tomēr ietekmē, un man ir tiesības būt bez visiem tvaikiem dūmiem, aerosoliem, jebkā. Principā tas ir sava veida, jo bērni arī pierod pie šīs pie šīs saldās smaržas, kas ir. Viņas ļoti veicinošas ir izmēģināt šo produktu. Teikšu tā, ja ceļš, ka tur jābolīts vai vīnoga, bet varbūt ar jums vēl ir kāds. Nozīmīgi, tas ir paliek tikai nikotīnu saturošs produkts, par to vispār nav jautājumu, un radīt šo te tieksmi. Atkal no otras puses varbūt jāatdala tomēr šeit divās daļās, ja mēs šeit runājam par šo profilaksi, bet ir šī otra smēķētāja grupa, un kur viņiem darīt. 5% mums ir tā spontānā remisija, kaut kur labi optimistiski rēķino 40% pusgadu noturēsies pēc šīs atrašanas. Jā, lielākā daļa bez laika atgriežas, jā. Tad, ko darīt ar viņiem, jā, ir tie, kuri vēlās, jā. Tā stratēģija varētu būt tāda, ka mēs atkārtojam, jā, šis kompleksā pieeja nikotīna aizstāja terapija, jau līdzīgi kā daudzām kroniskām slimībām ir pamatterapija, terapija tajā brīdī, ka tas ir pēc vajadzības, tad piemēram šis nikotīna plāksters, kuļējumā gumija papildus, ja tad lai noņemtu šo te simptomu, ja šo bērnu, urge, smēķēt, šo te tieksmi. Psihologs, tevēsīgā psihologam un visu šai lietai tur ir kaut kāda 80–90%, jā, tās veiksmes klāt, tad, jā, monitorēšana, jā, palīdzība, kritiskā brīdī iemācīt viņam izvairīties no tiem momentiem, kas izraisa šo atkārtoto smēķēšanas atsākšanu, jā. Katram bieži vien tas būs ļoti individuāli. Ja ir kaut kāds likumsakarības, tad kā jau es arī iepriekšējā reizē minēju, patiesībā tam psihologam jābūt kaut kam līdzīgam, tad veiklam tībonim, ja viņam jāsaprot to nianses, to pacientu, kas tieši viņam, ja. Viens grib slēpot, otrs grib lasīt grāmatas, ja. Tad, ja teiksim, tās lētošana tiek ierobežota dēļ šīs viņa atkarības, tad mums ir izredzes uz veiksmīgu iznākumu. Sandra, pēc tam būs jā. Okay, I wanted to make it more clear. What does it mean heated tobacco products are not less harmful? By which criteria we measure? I wanted to ask the colleague. Kurš, principā, ja mēs skatāmies uz to, ka tur nav šī degšana, bet kopumā nav tādu ilgtermiņu pētījumu. Jūs man varat apstīt tādu ilgtermiņu pētījumu, kas pierāda, ka šie produkti ir mazāk kaitīgi, kā jebkurš, jo Latvijā šie visi produkti ir vienādi. Mēs, principā, viņus regulējam vienādi. Mums nav nekādas atšķirības, vai tur ir cigarete, karsējumā tabaka, viņi visi, principā, ir nikotīna tabaku saturoši produkti, izņemot cigaretes šajā gadījumā, bet ja jūs runājat par šo te degšanu, protams, ka tur ir šīs atšķirības, tāpēc, ka vienā notiek karsēšana un otrā degšana, bet teikt, ka tāpēc tas būtu kaut kādā veidā labāks produkts, tas nav viens no, jo šie pētījumi nav pieejami tādi, un šeit mēs runājam par neatkarīgiem pētījumiem, ne visi industrijas pasūtītiem pētījumiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jā. Tad mums ir viens moments, jā, teorētiski mēs varētu tagad pētīt ilgtermiņā, attiecīgi, elektroniskās cigaretes, mērīt plaušu funkciju, tur taisīt asins analīzi, kaut kādas krēpus analizēt un tam līdzīgi. Skatoties no šodienas, ja, tad 9. mums ir kāds aprīlis, ja mēs nevaram aizies 10, 20, 13 gadu.
Jā, ir metodas, kuras mums zināmā mērā to logu var pavērstēt. Piemēram, mēs varam mērīt gēnu transkripcijas, tad viņi ļoti vienkārši mēģināšu izstāstīt. Tad kā pārrakstās gēni, jā, tad mēs zinām 1, 2, 5, 10 kaitīgais faktors, jā, teiksim, iekaisam uzturošais, teiksim, kas veicina šūnu mutācijas vēža veidošanos. Jā. Rezultātā uzliekot uz grafika, jā, kā kaut kādā vienas ekspozīcijas laikā mainās šo gēnu reakciju. Mēs varam prognozēt ilgtermiņā. Un principā tur ir atšķirības, ja, ar šo gēnu transkripcijām, ja, šajos pētījumos, bet es, protams, piekrītu, ja, tie ir industrijas sponsorēti, bet Veselības ministrija var izdalīt uz $1 miljonu šādam pētījumam, ja? Nē, es domāju, Tas būs vērtības, ne? tas jāpēt uz starptautiskajām lielām organizācijām. Mēs iegūsim šos rezultātus, kuriem, teiksim, tā mums varētu paļauties. Jā, bet mums ir jāpieļaujās neatkarīgiem. Mums ir mīļi, kā mēs to izmērīt. Yes, but if we talk about the emissions, yes, we had a long history of cigarette smoking, and we know that combustion process makes it the most harmful, yes? And from scientific perspective, if we have the factor combustion process, and we have a huge amount of harmful and potentially harmful substances, yes, and we know that they harm our body. We eliminate these factors, and then hypothetically we should have less harm for our health. Yes, and I don't talk about the addiction or about new users, but these people who cannot quit. Yes, we should give them choices because what to do? You smoke or not? Yes. But we can do them less harmful alternative to reduce the exposure to these harmful substances in order to reduce the harm to their health. And there are independent studies about emissions and the harmful substances reduced more than 90%. So these studies gives us great results, and we should study more. To know long-term health effects. But if we eliminate the most harmful process, I think we should have less negative effect on our health. So I think we should pay attention into these products because we have no choice. Yes. Well, I think the point is. As always, as in Lithuania, I see it here, we are the best in the world. It's modest and the best, so we know the best everything. But more than 50%, I think, from the research that I've been reading in Japan, went to the heating tobacco. All the Scandinavia goes with the snoozes, pouches. In US, American Society of Addiction Medicine is not a political organization. That's the point. It's just the practitioners. In their guide is written all these electronic cigarettes to if the smoker is not motivated to quit, so just give them change into some other not harmful, less harmful, not harmful, but less harmful. So I do believe in that science. Well, in these countries, and I think our main goal, which we are not looking at because the government doesn't know how to deal with it, is the legal market. All these electronic cigarettes that youngers are buying, like with the regulations, in Lithuania. Can you imagine that electronic cigarette costs about €10 in the market, in the shop, yeah? And in the legal market, it costs €4 and is bigger and 5 times it's stronger.
So what they are buying, they are, of course, these youngsters are buying all these from the legal market. And in Lithuania, we have this problem. Nobody looks at it because we don't know how to regulate. It's all in the internet. And this is the answer, And so we are regulating them all on the market and looking at the other market. It's not interesting on the market. Just the legal market is interesting because that causes a lot of harm for the youngsters, for the adults, for the organ harms and etc. So I think we should focus on what's real problems, Why we're not focusing, and it's not about the regulations. You have here laws already. It's prohibited to smoke, up to, or have these electronic cigarettes, etc. up to 18 years old. Yeah, so just 20. Okay, so you should just go to police and ask them why you're not working, regulate. Es atbildēšu, noteikti atšķirības starp Lietuvu un Latviju tāda, ka es jums nezinu, bet par nelegālo tirgu, ja mēs tagad šo tēmu atveram, tad izstāstīšu. Jā, nelegālais tirgus ir ļoti problēma, tāpēc Veselības ministrija, principā, jau no 23. gada ir vērsusies pie Tieslietu ministrijas, lai noteikti krimināla atbildība par to, ka nelegāli tiek pārdotas tātad šīs elektroniskās ierīces un visu šie nikotīna spilventiņi. Jo līdz šim bija tā, ka mums krimināla atbildība iestājas tikai par nelegālu tabaks izstrādājumu, tirzniecību, realizāciju un tā tālāk, bet tā nebija attiecināma uz šiem jauniem produktiem. Un šeit mēs runājam tikai un vienīgi, tad, kad tu pārdod mankārīgos nolūkos, attiecīgi arī nelegāli ražo. Un tas bija arī saistīts ar to, ka pati valsts policija aicināja Veselības ministriju šādus grozījumus veikt, tāpēc, kad viņi bija atklājuši arī, tas bija laikam 23. gads, ka bija jau viena liela ražotne, kurā tika jau šīs elektroniskās cigaretes arī ražotas un pēc tam realizētas. Un attiecīgi šobrīd jau ir otrā lasījumā pieņemt grozījumu krimināla likumā, kas uzlabos valsts policijas darbu, jo tāpēc, ka tā galvenā problēma, kāpēc valsts policija nevarēja pilnvērtīgi aprot šo nelegālo tirgu, bija tāda, ka pārdodot šajās vietnēs, attiecīgi ir ļoti grūti piekļūt fizisku personu datiem, jo fizisku personu datiem nav iespējams piekļūt administratīvajā procesā. Savukārt krimināla procesā, tad šajā gadījumā tev ir daudzreiz vieglāk. Un tad ir cerības, ka šis regulējums jau stāsies spēkā maijā, bet principā mēs jau no 23. gada par šo esam runājuši. Otra lieta, kas, manuprāt, ir jāpiemina arī saistībā ar attiecībā par to, kā skolās tiek izplatīti šie produkti. Man nav tāda statistikas prokā, bet gan jau valsts policijai būs, tad ir šobrīd tas ierobežojums, ka nevar arī vairāk lietot, glabāt, nodot šīs smēķējumos produktus, tabaks, visas cigaretes, un bija tā, ka līdz mums stājās spēkā šis ierobežojums attiecībā uz gadiem, bija tā, ka policija konstatēja, ka lielākoties šīs ierīces nodeva vecāko klašu skolēnu, un bija ļoti grūti viņiem pēc tam, tā kā izņemt. Un principā no šī gada tas viņiem ir uzlabojis uzraudzību, ka viņi var arī izņemt šos produktus, ja pat šie vecākie klašu skolēni, ņemot vērā to, ka Latvijā mums tad 18 gados, ja arī ir šajās 12. klasēs, vai arī, teiksim, citā, tad attiecīgi daudzreiz vienlāk arī izņemt un uzraudzīt. Tā kā uz uzraudzības rēķinu mēs noteikti arī strādājam. Papildus tam par nelegālo tirgu, kā jau es teicu, lielākoties tā problēma ir tāda, kāpēc Lietuvā var nopirkt. Tāpēc, ka Eiropas Savienībā nav vienots aizliegums pārdošanai distancē, un tikai atsevišķām valstīm tas ir. Tā skaitā Latvijai, Lietuvai, ir atsevišķas valstis, ir Vācija, Zviedrija, kurām ir atļauts, un viņi nekontrolē to, vai tiek sūtīts uz Latviju, kurā ir aizliegts. Tas ir viens. Savukārt, tas, kas nāk no trešajām valstīm, tur uzlabojums ir arī tādā ziņā, kad muitas kontrole tātad pārbauda šos sūtījumus, jo visi tātad šie sūtījumi, kas tiek sūtīti no trešajām valstīm, tiek pārbaudīti. Patiešām tā lielākā problēma ir ar iekšējo Eiropas Savienības tirgu, jo tur ir brīva preču aprit, un mēs nevaram pārbaudīt pilnībā visus pakumātus. Bet šajā gadījumā es vienmēr arī saku, ja tiek konstatēti gadījumi, ka tiek pārdot, un jūs zinat, ka ir tādas vietas, vienkārši vērsieties pie valsts policijas, un tas ir mūsu visu sabiedrības uzdevums par šādu veidu kanāliem ziņot, nevis vienkārši noskatīties, kā es atvainos bērni jauniešu pēc. Un tas, ko gribas arī piebilst par šo
tirzniecību, kas ir šajās platformās, tad krimināla atbildība ir paredzēta jau no 2 elektroniskajām cigaretēm. Ja tiks pārdotas tātad nelegāli 2 šajos platformās, tad principā jābūt šī krimināla atbildība. Tā kā to valsts policija pati rosināja, šī zema apmēru, jo viņi teica, ka nav jēgas likt lielāk, jo tad viņi noteikti automātiski, pāries un atstās tātad šos situāciju, ja, iegādājās vienu. Un es gribēju vēl pieminēt, ko doktors minēja par to, ka nepieciešams šis patstāvīgais atbalstam smēķētājiem. Mums Latvijā ir smēķēšanas atmešanas tālrunis. Noteikti kāds zina, no pagājušā gada mēs šo telefonu paplašinājām uz visām atkarībām. Un šobrīd uz to telefonu var zvanīt ne tikai par smēķēšanas atmešanu, bet arī tad, ja cilvēkam ir alkohola, narkotiku, citu veidu un arī līdzatkarīgas personas. Un tas, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir plānots, ka no šī gada māja telefons darbosies ilgāk. Šobrīd viņš strādā no 9 līdz 6, bet mums ir doma šo tālruni, tātad šo darba laiku uzlikt no 9 līdz 10 un arī brīvdienās. Un ir paredzēts arī gada otrā pusē ļoti aktīvi šo tālruni popularizēt un arī vēl vairāk stāstīt par tām iespējām, kur tu vēl vari zvanīt, jo bez šī tālruņa ir mums atsevišķi telefoni, kur cilvēki var zvanīt, ja viņiem ir krīzes situācija. Tur var arī, un tur var pierakstīties uz 10 atsevišķām nodarbībām, tātad šīm konsultācijām pie psihiatra, psihologa. Tā kā tas arī vēl ir tāda lieta, ko mēs saredzam, kā varbūt šo te atbalstu tām personām, kuras neredz, kā sākt. Vismaz šī te saruna varētu būt vismaz mūsu prāt, un tas ir arī tas, kas ir pierādījies, ka tas varētu palīdzēt. Protams, nākotnē ir jādomā par to, kā jauniešiem nodrošināt šo pakalpojumu, jo jaunieši sen vairs nezvana, viņiem patīk rakstīt noteikti vai video vai varbūt klātienes, jo, manuprāt, zvanīšana nav tas, ko viņi izmanto. Un tāpēc ir pusauģu resursu centrs, kuram arī ir atsevišķi tālrunis, kur var saņemt šo krīzes komunikāciju un arī var pierakstīt, bet ir nākotnē plānots tomēr pārskatīt šo te visu tālruņu funkciju un optimizēt, lai būtu vienots pakalpojums, jo cilvēkam krīzes situācijā, viņš nevar atcerēties, uz kurš tālrunis būtu vajadzīgs, tāpēc šajā gadījumā mēs mēģināsim apvienot šo te, bet, protams, smēķēšanas atmešanas tālrunis mums ir un patiešām tad ceram, ka tiešām arī zvana, protams, un arī zvana un arī jautā, bet iespējams vairāk ir jāpopularizē. Un, ja vēl es varu kaut ko pēdējo pateikt par ārstu lomu smēķēšanas atmešanā, manuprāt, ļoti būtiska loma ir, cik mūsu ārstniecības personas, tā skaitā ģimenes ārsti, spēja konsultēt par šo atmešanu, jo ne visi spēja atzīt šīs, tā kā atpazīt pazīmes, vai ne, daktaris piekritīsiet. Reti raksta, tad kaut patiesībā. Jā, reti raksta arī, tur arī jums ir taisnība, un šajā gadījumā mēs esam uzsākuši, ir plānotas šīs apmācības ārstiem, lai vairāk kādā veidā identificēt šo smēķēšanas atkarību, jo tur arī atsevišķa skala. Problemātiskais varbūt ir tas, ka tā skala ir attiecībā tieši uz cigaretēm, nav uz jauniem produktiem, kas varētu radīt to problemātiku. Bet šeit laikam ir būtiski, kā to sarunu uzsākt, sniegt šo īso intervenciju un motivēt, jo tas patiešām parādās arī pēc SPKC pētījumiem, ka principā pēc Latvijas iedzīvotāji ārstniecības personām neprasa par smēķēšanas atmešanu. Principā to lielākoties iesaka ģimenes locekļi, un tas nav ok. Principā ārstam ir jābūt tam, kas iesaka par tādu veidu lietu. Jā. Varbūt pasauli pārtaisīt grūti, protams. Jāsaka sevi. Šobrīd tomēr mēs esam nonākuši līdz tādai lietai, tādai iniciatīvai, ka tuvākajā laikā privātai iniciatīvai šajā gadījumā ir Premium Medical klinika, ka mēs tomēr vērsim vaļā tādu smēķēšanas atmešanas programmu. Premium Klīt. Un ķersimies pie tās lietas klāt. Tā nebūs nekāda diža pēļiņa, kā varbūt daži iedomājās, tad nebūs simptomā gribētāji, bet kaut ko ir jāsāk. Un sakarā ar šo, principā, plāns tomēr ir vēl daudz jādara, bet 29. maijā gribētu organizēt tādu, var teikt, gandrīz dienas pasākumu ārstiem, iziet cauri pa visiem punktiem, par problēmu. Nerunāsim par to, ko visi zina un saprot, cik tas kaitīgi, kāda infarkts, vēzis vai tam līdzīgi, bet runāsim
par pacientu izvērtēšanu, par atkarību, cik viņš ir atkarīgs, vai viņš grib atmest, negrib atmest, un arī par šo risku samazināšanas stratēģiju. Mums sanāk tie 70–80% vienalga, kuri pēc tā gada apgriezīsies, tad ko darīt ar viņiem. Un šeit, lai cik tas atkal nebūtu ķecerīgi, svēts patīk, tā 50 vai 75% cigarešu skaita samazinājumam ir nozīmē. Ja mēs noliekam tās divas riska līmeņas blakām, tad tā veselības prognoze ir atšķirīga. Es atceros, ka es strādāju gaušu nodaļā, tad pie mums ārstējās pacienti ar 20 pagadu stāžu stradiņos. 6. ķirurģijas nodaļā tad bija 40, 50, 18. Tad arī tas var palīdzēt patiesībā. Tad mēģināsim kaut ko darīt. Jā, soli pa soli. Un pēdējā piezīme, šeit tad ir dažādi šie varianti. Es atceros, ka es tikko sāku mācīties studēt medicīnu, tad bija tas izteiciens, ka Heidelberga viņš bija kompleksas ārstēšanas rezultātā pacientam palika labākiem. Tad mēs redzam, kāda lieta, kas tiks izdarīta, dos kaut kādu procentu tā efekta. Jā, bet ir, protams, tad mēs skatāmies zinātni, ir efektīvāks, mazāk efektīvs metodas. Ja mēs kaut ko varam 15% ar vienu pasākumu, kaut kur mēs iegūstam 2 un kaut kur mēs iegūstam 50. Ja. Visi nodokļi saprast šīs atkarības, ja. Īstam saprast, ja, un kuriem pacientiem, ja šī riska samazināšanas stratēģija varētu tomēr dot zinām labumu, un tajā skaitā, ja mēs to ekstrapolējam uz valsts budžetu un medicīnas pakalpojumu tēriņiem, ja, tad viennozīmīgi mēs tur varam sagaidīt šo rezultātu. Paldies, just to react to the hotlines. As I told, nicotine addiction, the main difference, it doesn't have any social consequence. If you're going to take a look at all addiction treatment programs and all the rehabs, they are based on 12 steps program. Yeah. And this 12 steps program, the main focus is to focus on the social consequences that people have been suffering, their relatives have been suffering, and from that point go to the abstinence. And there is a kind of difference with the nicotine. It doesn't have any social consequences, so it doesn't work. And you won't find any specialist in addiction field that is working with the nicotine addiction. None of us is working, because it's kind of, how to work with it. And the point is how to work with it. We have that hotline in Lithuania too. We gave them €1.5 million. For a few years, we have a lot of money, like, I don't know, Monaco, we are living very good. So, and somebody is calling for them. Somebody is talking with some method that we don't really understand that method. What the method could be, because just one method could be it's cognitive behavioral therapy. Mm-hmm. And it cannot be on the phone call. It should be in life, in doing all these table cognitive. It's pretty hard. And of course, it will be relapse, because from scientific field, we see that if you're going to use cognitive behavioral therapy, there is about 20% to stay abstinence for 12 months. Just 20% going to stay abstinence. So we have to expect that, and just go with the hotlines. The hotlines is good, but if you're going to take a look at US, because it comes from US, the hotlines is just one part of the whole picture, And from my opinion, in the hotlines, we have a lot of hotlines here too, Latvia. I do believe that you have all the suicide lines, young lines, youngsters and women lines, and etc. But they are working volunteers, and mostly
Okay, some specialists and most of them in Lithuania we have volunteers for these hotlines. That's the difference. So I suggest you not to do our mistake to put €1.5 million into some utopic line, which will have the difference of these lines. Look, the huge difference. Suicide lines, all these women suffering from all things lines, etc. It's an extra lines that it's really painful situation for you, and you are calling. This line is therapeutic line. It's just the only line. Why we don't have a heroin line? Why? Why don't we have cocaine line, marijuana, and etc. Es varu atbildēt. Jā, tas ir tas, kāpēc mēs arī paplašinājām mūsu smēķēšanas atmešanas tālruni. Vispār Latvijā šis tālrunis ir no 16. gada. Tad, kad mēs pārņēmām tabakas Eiropas regulējumu, nacionālajā regulējumā, tā bija obligāta prasība, ka uz cigarešu paciņiem kopā ar kombinēto brīdinājumu ir jābūt arī šeit, un es saprotu, ka Lietuva nebija šo prasību pārņēmusi, tāpēc jūs tikai tagad ieviesāt, bet mums šis tālrunis jau darbojās kādu laiku. Un ir tā, ka tāpēc mēs arī paplašinājām šo tālruni ne tikai uz smēķēšanu, bet uz visām atkarībām, tāpēc, kad bija arī norādījumi uz to, ka arī cilvēkiem, kuriem ir narkotika atkarība, alkohola, viņiem ir vajadzīgs kāds, kuram uzmanīt, lai noturētos, jo tā ir tā noturība, ka tev gribās atkal iedzert, vai es nezinu, gribās nākamo tev, un tev ir kāds, ar ko parunāt. Mūsu šajā te līnijā strādā apmācīti, certificēti klīniskie vai veselības psihologi, tie nav voluntāri. Tā kā mēs jau to ļoti labi zinājām, jo, lai sniegtu konsultāciju šādai personai, tev ir jābūt tiešām, tev ir jābūt spējīgiem runāt. Viņiem ir algoritmi, katrā situācijā, kā rīkoties, viņiem ir saraksts, kur viņu tālāk aizvirzīt uz pakalpojumu, ja ir tāda nepieciešamība tiešām, kad ir vajadzīgi. Tā kā šis ir ļoti atstrādāts. Bet tas, kas noteikti varbūt ir tas mūsu mīnus, kā uz šo tālumu drīzāk nezvana jaunieši, jo jaunieši vispār nezvana uz tālumu. Jaunieši visdrīzāk, tādi gados jauni cilvēki grib redzēt cita veida pakalpojumu. Ja mēs runājam par to pakalpojumu, kas ir personām ar psihiskās veselības traucējumiem, tas, ko jūs arī teicāt, tāds mums arī ir, un tur ir tā iespēja, tur strādā sākotnēji, es saprotu, apmācītu speciālisti, kas nav psihologi, bet viņu uzdevums ir tālāk to cilvēku novirzīt uz iespēju saņemt 10 valsts apmaksātas online konsultācijas ar psihologu, ja ar speciālistu. Jo tur ir tā, un šeit ir tā atšķirība, ka mēs nevis vienkārši uzklausām, bet tiešām konsultējam šo personu. Tā kā, manuprāt, tā ir ļoti būtiska atšķirība, un es noteikti ieteiktu tiešām Lietuvai pārskatīt un pārdomāt to, kādā veidā, jo mums nav tāds finansējums. Šis tālums izmaksā ļoti salīdzinoši mazu finansējumu, bet ir ļoti augstas prasības, kurus mēs arī prasam, lai viņi īstenotu. Tā kā, tas ir labs jautājums, kā tā var būt. Bet es gribēju pajautāt, un man vienkārši radās tāds jautājums par šīm ierīcēm. Jūs teicāt, ka ir pētījumi, ka šīs ierīces ir mazāk kaitīgas. Es vienkārši atcerējos vienu no argumentiem, ko savulaik Pasaules veselības organizācija un arī citi kolēģi, kas strādā, teica, kā ir iespējams izpētīt pilnībā visas šīs ierīces, jo viņi katra ir savu tehnisko izpildījumu, katrai ir savs sastāvs ķīmiskais, lai jūs viņu varētu vispārināt. Un tas ir galvenais secinājums, ko arī norādīja Pasaules veselības organizācija, kāpēc viņi neuzskata, ka šīs ierīces ir uzskatāmas par tādiem, teiksim, populācijas līmeņa smēķēšanas atmešanas līdzekļiem, jo katra ierīce ir individuāla. Uz doto brīdi, ja mēs paskatītos, cik daudz ir veidi e-cigaretēm, cik daudz ir tai pašai karšējumai tabakai, viņiem ir jaunākās paudzes, vecākās paudzes, katrai ir sava karsēšanas kaut kāds mehānisms, kurš arī karsē atsevišķā temperatūrā. Nav pilnībā visi šies te ierīces un visi šie te, šķidrumu sastāvi izpētīti tā, ka mēs varam vispārināt. Un šeit ir tas stāsts, kāpēc man patīk varbūt Austrālijas vai tās valstis, kas šīs ierīces iesaka kā atmešanas līdzekļi. Jā, viņas regulē kā medicīnas ierīces. Kur industrijai problēma šo ierīci pierādīt efektivitāti?
Bet tad ar klīniskiem pētījumiem. Nu, ja, jo tas nebūs patēriņa produkts un nebūs tāda peļņa. Nu, ja? Es jau esmu vērām, ka problēma par informācijas industriju jāpierāda efektivitāte. Kas jau šeit ir pilnīgi pretēji lieta. Nē, tā nav, bet nu, tas ir jā. Tas ir krītījums, farmācijas zāles, tad jāpierāda efekts un blakus. Jā. Šeit nekas nav tikai jāpierāda. Tas ir tā patēriņa produkts. Bet tā ideja, es atceros, man ārkārtīgi patika viens milzīgs pētījums, ja viņš nebija sponsorēts nekādā veidā tieši par kancerogēniem. Un tika salīdzinātas, un tas arī apstiprina to, ko jūs tikko teicāt. Ja. Tātad salīdzināts cigaretes, ļoti daudz dažādu variantu elektroniskās cigaretes, ja, daži kā sērmās tabakas, ja, tas 3 gadu atpakaļ, apmēram 4 publicēts, ja, jau nebija daudz, viņš bija kaut kā 3 pasaulē varianti. Un tad nikotīnā ir sols, nu kā, un tīrs gaiss, ja, tad viss iespējamais spektrs ir it kā iekļauts. Un tie rezultāti patiesībā bija ļoti interesanti, ja, protams, ja, tad cigarešu nav nekādu jautājumu. Elektroniskās tieši šī iemesla dēļ, ka viņas ļoti dažādas, tā izkliede bija milzīga. Ja? Tad bija daļa, kura bija principā pilnīgi ekvivalenti kancerogēni kā cigaretes. Apmēram 10 reizes mazāk šis kaitējums bija no šiem dažiem karsējumās tabakas rīkiem. Kopumā, ja vidējais elektronisko desertā izkliede milzīgi bija 100 reizes mazāk kancerogēns. Protams, viss tas bija 1000 reizes mazāk kaitīgs, vairāk kaitīgs nekā tīrs gaiss. Ja? Tad šeit mēs redzam tās proporcijas. Bet tas, ka kad ja mums ir ļoti daudz un kaut kas dažāds, tad tur pilnīgi tā kvalitāte nevar absolūti. Vēl es tikai pētāt, varbūt Lietuvas kolēģi zina, jo es zinu, ka nikotīna industrija ļoti attīstās. Un pēdējais, kas ir, tad šobrīd jau tas nikotīns vairs nav tas parastais, bet ir šitās saucamais nikotīnas cēles, un viņš jau tiek radīts sintētis. Tas vairs nav tas, kas nāk no tabakas. Un bija pētījums, ja mēs skatāmies uz nikotīnas pilmentiņiem, ko bija veikusi Vācijas Federālais riska institūts, tieši skatījās nikotīnas pilmentiņu sastāvu. Un tur atklājās, ka principā tur tomēr ir kancerogēni, tātad šie tā kā kancerogēni atsevišķos, jo tāpēc, ka šis nikotīns, kas tiek tur, tā kā līdz, ka tas nav vairāk, tas tradicionālais, tā kā teikt, stāsts, ka tā industrija ļoti strauji attīstās un attīstās arī šīs te vielas, un vai tiešām šīs vielas ir tā izpētītas, un šajā gadījumā, mēs kā veselības ministrija tomēr uzskatām, kad ir šī sabiedrības veselība, tā ir mūsu prioritāte, un mēs nevaram pateikt, jā, kaut kādai lietai, kas nav pierādīta, ka tiešām to savu, ka mēs zinām, ka tur nav šie riski un šis kaitējums. Tāpēc arī ir šis mūsu secinājums, ka vienīgais pierādījumos balstītā metode ir tātad šī nikotīna aizvietotāja terapija. Plus tātad šī psihoterapija, jo patiešām nav tāda veida pierādījumi. Bet varbūt kolēģiem ir kāda papildus informācija par šiem jauniem nikotīna veidiem, jo industrija to jau ir izdomājusi, kā aizvietot šos nikotīna tradicionālos veidus ar citiem. Yeah. Synthetic nicotine. Yes, as I heard, it is very expensive to produce, and I don't know how many products use synthetic nicotine. A lot, most of them. But it is in electronic cigarettes, yes. In nicotine pouches too. Maybe, I don't know exactly, but as I said, I'm talking about if we compare regular cigarettes and, for example, heated tobacco product, yes, and about nicotines, synthetic nicotine. I don't know. Is it true? Is a lot of devices use this because, as I said, it is expensive to produce. Because there are nicotine types A and C, and I didn't remember which one. Maybe R are used, and it is very expensive to produce. So I don't know. Exactly. A lot of money in this industry. Jā, bet Yes, right now. Ja jūs paskatītos, kāda ir ienākumi, tad jūs saprastu.
Industrija, jā, bet redzēja, iegūt lielu peļņu vai būt lielu to maksāt spējīgo pieprasījumu. Bet cilvēki ir gatavi par aktīvām maksāt, man liekas, ja tā ir. Ir tā problēma, ja, ka par aktīvām ir gatavi maksāt. Un ir tas maksāt spējīgais pieprasījums. Ko tad ar to darīt? Ja? Tas mums uz uzvedības skatoties. Ja? Jo principā pētīts un pārpētīts un daudz, kas mums skaidrs. Ja? Un tur, man liekas, nevienam ilūzija nav, kas mētiešana ir kaitīga. To vispār tur nav ko. Par to vēl runāt, ja? Atkal būtu jānonāk tā līnija, ja. Ja viena ir viss tā profilaks un jaunieši, ja, bet ir tā otra grupa. Jā, tas ir atkarīgie, jā. Un tad, ko ar viņiem darīt? Un tomēr viens no šiem veidiem, viņš var iedarboties, ne jau vēl. Eiropas Savienībā šie pētījumi būtu neuzrādījuši efektivitāti tieši kūrīgai apmešanai. Ja, bet tā doma ir tāda, ka kaut kādā mērā samazinot pa 99% ja, šo te visu tūkstošu molekulu spektru, kas ir parastajā cigaretē. Ja, tomēr mēs šiem smēķētājiem, kuri netiek galā ar šo problēmu un šo risku varam samazināt. Iespējams, jums jāpapēta dziļāk tas, jo pēc tiem datiem, kas ir Finbaltā, pēdējais 24. gada Finbalts, mums ļoti skaidri parādās, ka ar visu to, ka Latvijā ir pieejami šie alternatīvie produkti, viņi netiek izmantot atmešanai. Un, principā, daļa no šiem te iedzīvotājiem, principā, to, kas ir duālā lietošana, kas vispār ir ļoti reti, tagad parādās vairāk pētījumi, bet kas noteikti būtu jāpēt un kas pēc būtības ir, manuprāt, vērts. Jā, Latvijā nav, bet arvien vairāk parādās citās valstīs, bet tas, ko mēs zinām, ka ir ļoti skaidrs saprotams tās grupas, kādu veidu produktus lieto kādas grupas, un tas gan ir saprotams, ka tad jaunākā paudze mums šobrīd ir kritis uz elektroniskajām cigaretēm, savukārt gados vecākie vēl joprojām ir tradicionālās cigaretes, un šeit mēs ļoti skaidri redzam, ka sieviešu vidū tātad ļoti izteikts ir elektroniskās cigaretes, ir sevišķi gados jaunas sievietes topošās mātes, ja mēs runājam par demogrāfiju, un tad vīriešiem savukārt tad vairāk ir šie tradicionālie tāpaks izstrādājumi, bet kas ir ļoti interesanti, ka nav, vismaz tajā Finbalta pētījumā tik ļoti neparādās šīs te būtiskās atšķirības attiecībā no ienākuma līmeņa, vismaz tas, ko man kolēģis sagatavojusi, un skatāmies, kā tātad ļoti būtiska loma ir izglītībai. Šajā gadījumā tad pamat izglītība, ja tā šī izpratne, kas noteikti ir svarīga, kas jāņem vērā noteikti, ja mēs runājam par šo te, kā mēs varam ietekmēt šo paradumu un kā mēs ar šo te cilvēku varbūt strādājam, lai patiešām, palīdzētu viņam atmest, kam ir noteikti ļoti liela nozīme šajā gadījumā ņemt šo faktoru. Varbūt tam pētījumam tiešām būtu jābūt par to, kas ir tie kultūras faktori, kas teiksim, palīdzētu veicināt to atmešanu kādai noteiktai specifiskai grupai. Un es teiktu, ka vīrieši noteikti ir tā grupa, bet tā kā sievietes arī tad parādās jautājums, kāpēc viņām šīs elektroniskās cigaretes, jo tas smaržo, gan jau tur ir kaut kādas aspekti, kāpēc viņas noteikti izvēlās. Ar mediķiem gados jauniem, kas teica, ka viņi vispār nesmēķē, bet elektroniskā cigarete bālīte ir ja? Un tie cilvēki, kas ļoti izglītot, kas ļoti labi zina, visu un tā tālāk, un kas ļoti labi kontrolē tos riskus, bet tas ir viens gals, un tas vismazākais problēmas. Bet tajā pašā laikā mēs runājam, te profesors minēja tos smēķētājus, kas nevar apmest, bet ir arī vēl dažādas citas kategorijas, jo, piemēram, lasot literatūru par Lielbritāniju, par šo harm reduction, to kaitējumu samazināšanas politiku, ir arī cilvēki ar galīgi raksturu traucējumiem, Tam ir arī mentālas problēmas, un tad labāk, lai viņi nesmēķē, lai viņi lieto tomēr šos produktus, jo viņi arī nevar iztikt bez tiem. Un skaidrs, ka nikotīns ir, cik es saprotu, ļoti komplicēta viela, kas dod arī tos patīkamos, galu galā neviens jau nelieto, tāpēc, ka smirdi ir kaitīgs kancerogēns un tā tālāk. Tur ir tas moments, ka tikai pārējot no tās parastās cigaretes daudziem rodās šis riebulis pēc tam, tāpēc, ka nav tās smakas drēbes, nesmirtas, tā teiciena mati, mēloši, Tad, arī, principā, jau tas pasīvais moments arī tiek stipri samazināts. Tas nikotīns, protams, viņš ir ļoti tāda izturīga viela, Viņš nosēžās uz virsmām, ilgi tur eksistē, Diemžēl sadarbības par 2 miljoniem kancerogēniem, kā tāds.
Jā, bet, nu, And maybe the problem is that we do not talk enough about all three categories of smoking products. Maybe there is the biggest problem because then we have a lot of wrong messages. People should be educated about these products. I think we should more talk about these products. Not only say that here is the same, here is also bad thing, and so on. We should discuss about these products. We should compare them, especially emissions and so on. And then it would be more clear, and it will be no space for wrong messages. I think you should study this product and compare them. Yeah, Juris. I just thought that, those who smoke do understand that combustible cigarettes is harmful. I don't know either. They do in their own feeling. They do understand, and I read a lot of articles about that, and independent ones. So they find some of reducers. Definitely, they are finding it. So there are no question that it's less harm. Definitely, it's less harm. There is a question how much. And we'll see in the future. But I think we have to come back to the beginning. As I told you, the point is in addiction treatment. We are always targeting, people do think that we are targeting some substance. We are not targeting substance. We are targeting comorbid disorder. Usually depression, anxiety, or other types, ADHD symptomatic. And in smoking, of course, we do know that it's related with depression or anxiety symptomatics. It doesn't mean that we are mentally ill, all of us, okay? We can have expressed traits of some like depression, and that nicotine itself helps to regulate us. So that's the point, and so just looking at that, and in these adolescents too, if you're going to take a look 20 years ago, the same number of them been smoking, just combustible cigarettes been smoking, yeah. And nowadays it's the same number. So what it means, it doesn't mean anything about the substances. We just change substances, and probably it's better that they are vaping instead of smoking combustible cigarettes. But the point is that we are not focusing on their mental health, on all these things. It won't help that we just cannot talk with them. Those who are smoking, already adults, up to 18 years old, 9 of 10 smokers are starting to smoke. So that's a huge number. And it won't help just talking in family or something. We have to focus further. There are a huge environment problem in our country, so that's something we have to focus with. And in the worldwide, as I told you, there are a huge amount increasing mental disorders percentage. So what we have to expect, while the World Health Organization is telling us about a white future, without anything. Somehow, someday we're gonna wake up and there won't be any substances, and we will, like, all of us eating just apples. So and while we are looking at the mental health issues, they are increasing. The speed of this life is increasing. It's pretty hard to live in this life for youngsters, and so we have to expect coming something. If we're gonna take out the substances, behavior is coming. So the games, they are sitting with the computers. If you're gonna take these, something else gonna come. Definitely gonna be something in this market, in this world. So we are just regulating what's gonna be, because we are not regulating the consequences. Well, Jā, jo tik līdz ir pusauģi, tas vairāk ienāk manā laukā, un
man liekas, salīdzinot ar to, ko iepriekš mēs runājām, kur ir jau pieaugušas personas, kas regulāri vidas braucēji uzdod, vai kādu lielu lietu ar pusauģiem ir cita situācija, jo patiesībā, manuprāt, mēs nereti diezgan bezpalīdzīgi jūtamies dēļ tam, ka tā ir pavisam cita paudze, ļoti ātri dinamiski mainās, jā, ienāk šīs mentālās problēmas, ir pieņēmumi, kāpēc, kā, bet tur faktiski zināšanas mums nav. Ļoti daudz, ko varētu pateikt paši pusauģi, bet arī tur man vairs nav pārliecība, ka mēs varam noķert viņu vēstījumu. Tīri tie termini, ko saka pusaudzes, vairs nesakrīt, kā es šo vārdu interpretēju. Tā kā tur arī patiesībā, man liekas, ir liela bedra priekšā, kā uzrunāt, kā sasniegt šos pusauģus un saprast, kas viņu subgrupās notiek. Tā kā, man liekas, šī te pēdējās minūtes, kad aiziet, vai gribējās lielikt, ka tur ir tēma, kas ir stipri jāaktualizē vēl. Nu jā, tiešām pulkstenis ir nepielūdzams, varbūt ir kādi pēdējie vārdi, ko obligāti jāprasa lūdzu. Mēs sākumā sākām no šo te problēmu, jā, kad mēs tā kā postsovietu valstis ir tas grūti dzīve un tam līdzīgi, bet man nav objektīva varbūt informācija, bet vismaz klausamies dažādus šos te teicējus YouTube'ā, jā, tāds viens gudrs vīrs par Amerikas Savienotām valstīm, jā. Kalifornijā, Losandželos, Silikona ielā, bagāto rajons, privātmāju rajons, tad jaunieši kaut kā paradoksāli cipari smēķēja 15% mazāk, alkoholu lieta 12% mazāk, narkotiskās vielas lieta 20% mazāk. Depresija iet uz augšu. Depresija iet uz augšu, jā. Salīdzinoši cipari, jā, tātad 60% domājuši par pašnāvību, pagājušā gadā 10 gadu atpakaļ 30%. Jā. Kaut kas dīvains notiek, ja tur tas viss beigās uz reliģiju tiek attiecīgi novirzīts, ja, ka tas ir pazudis, bet ideāla dzīve, iespējams, tā Amerikā tā vide bija citādāka nekā Eiropā, bet tā ideālā dzīve arī iespējams nav risinājums. Problēma ir, ka kaut kādam procentam tās ar primātiem, no cilvēkiem, ja viņam ir šī problēma, ja, kur kaut kādā veidā šīs psihiskās lietas ir jāizsaka. Es saku, es biju tā ļoti pārsteigts par to. Tā kā nevienmēr varbūt ideāli dzīves apstākļi ir tas labākais, jā. Jā, un es teikt gribētu piebilst vēl to, ka noteikti labi, ka mums tagad veselības ministrija ir izveidot jaunu nodaļu psihiskā veselība kopā ar atkarībām, jo noteikti tas ir tas veids, kā ir jāskatās kopumā uz atkarību profilaksi, jo tas ir taisnība, ka liela daļa, protams, šo vielu lietošanu ir saistīta ar kaut kādiem citiem faktoriem, kāpēc. Un tāpēc es ceru, ka tas noteikti palīdzēs mums draudzēs labāk šos te pakalpojumus arī sakrājot un sēkļus un tās ploskrības, jo pēc būtības nav jādala, tas principā ļoti un svarīgi, manuprāt, ir arī stiprināt šos te mūsu jauniešus, lai viņi ir tādi, lai viņi, jo es domāju, ka mūsdienās viņiem ir ļoti grūti, jo ir ļoti daudz ietekmes, ļoti daudz šeit sociālajiem mēdīju vides, kas viņiem ir jāsako līdzi, un noteikti ir svarīgi, lai ir kāds, kas viņiem tomēr palīdz, teiksim, saprast, kas ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs. Un tāpēc ļoti labi, ka ir tādas organizācijas, kuras organizē gan visādus pasākumus un arī sniedz šo te mentoru atbalstu, ja, teiksim, vecāki nevar palīdzēt. Tā kā es domāju, ka tas ir tas ceļš, ko mēs ejam, bet psihiskā veselība un atkarības, es domāju, ir jāliek kopā, jo tas viens otru vienkārši ir saistīts, un tur vienkārši nevar atdalīt. Tā, Ļudas, Sandra. Last sentence which for today's discussion. As I hear today, I think that sometimes less is more. And I think we shouldn't make huge decisions on huge steps for today. And for example, if talking about smoking, first of all, try to reduce, firstly, to reduce the harm, and then we will talk about total quitting, because I think it's to quit from tomorrow, it's too hard step, yes? Mm-hmm. So I think sometimes we should slow down and take not such a huge decision, but step by step we will reach what we want. Yeah, I just
I said everything, so just so that, I think in treatment we are always living in reality. We do understand that there are things that we cannot change. So it's just, I suggest for politics, for ministries, live in reality. Understand that there will be things that you cannot change, and then we have to regulate it in such a reality way. That's it. Jums ir kāds noslēgums? Nē, es ļoti labi saprotu. Manuprāt, Veselības ministrija ļoti skatās, kas ir tas, un nav jau tā, jo tās lietas, kas ir ieviestas regulējumā, ja mēs skatāmies uz smēķēšanas produktiem, tās jau nav izdomātas pat no Latvijas. Tās ir Eiropas Savienības nostādnes, kuras ir vienkārši jāievieš, un visdrīzāk, ja nākotnē būs jaunas, tad mēs arī viņas ieviesīsim. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un ir jāatcerās, ka mums valstīm ir arī jāievieš PVO konvencija par tabakas uzraudzību, kas arī mums paredz ļoti skaidras nostādnes, kuras mēs tā kā arī ieviesīsim, bet, protams, ka ir jāredz arī tā otra puse. Un, manuprāt, mēs no savas puses arī skatāmies uz to, lai šī politika nav tikai atbalstīt tos, kuri nevar atmest, bet arī novērst, lai būtu jauni lietotāji. Un tad, pirmkārt. Tas ir tas, kāpēc arī, jo ir stāsts tiešām par to tie, kas jau ir sākuši smēķēt, tos mēs neatklāsim ar šim ierobežojumu. Tas ir vairāk skats. Tas ir stāsts par tiem, kuri nav sākuši smēķēt. Un šajā gadījumā mums ir jāstrādā kompleksi visās līnijās ar vienu pasākumu. Mēs neko nevarēsim izdarīt. Un šajā gadījumā būtu ļoti labi, ja būtu arī ļoti liels atbalsts no citiem sektoriem, jo Veselības ministrija nav vienīgā. Mums ir veselība visās politikās jāievieš, lai būtu efektīvs rezultāts. Tā kā tas ir tas, un jā, ko gribu pateikt. Kaut kas Es varu tikai noslēgumā novēlēt, lai parasti ir tāda starpdisciplināra pieeja kā šobrīd. Tas apaļais galds un dažādi skatījumi, jo atkarības šeit nebūs vienam sektoram piederīgas. Viņas vienmēr ir starpdisciplināras. Darīsim katrs savu darbu un pamazināties labāk. Jā, es nezinu, laiks ir tas, kas liek mums padarīt, jo skaidrs, ka mēs nevaram piedāvāt kaut kādu brīnumu muļiņu, kas no rītdienas valsts ir padarījis pasauli. Tas ir, teiksim, tas skumjā puse, tajā mūsu vēstījumā pozitīvā puse, mums kā pētniekiem mums ir liels darba lauks, jo tomēr uzvedība mainās, paudzes mainās, atšķirās viena no otras, mēs redzam, arī industrijā kaut kas mainās, un arī, teiksim, tajā regulējumā kaut kas mainās, Es ceru, ka mēs tiksimies atkal vēl pēc kāda laika, un tad droši vien daudz problēmas, vismaz kāda no tām, par ko mēs šodien runājam, vairs nebūs problēmas, bet, būs radušās droši vien citas. Tā ir dzīve. Lielas paldies visiem. Lielas paldies arī klausītājiem, kas te ļoti pacietīgi sēdēja un klausījās. Un, protams, arī tiem, kas ir sekojuši internetā. Paldies. Mēs arī šī dienas tekstus noslēdzam. Tā lūdzu, pie kā mēs varam turpināt neformāli.